Kas notika 41. gadā? 1941. gadā? Savāc viss jau. Gandrīz 16,000 izved ārā, atbrīvoja dzīvokļus, lai būtu okupantiem, kur dzīvot. Elementāra lieta, jā. Un bez tam jau juridiski un tiesiski skatāmies uz to lietu, kas šodien notiek Latvijā un visus šitos gadus. Tad mums otrais pasaules karš nav beidzies, jo okupanti ar vieni šeit. Un viņu pēcnācēji. Kolonizācija iet pilnā sparā. Un kolonizācija genocīda noziegums, kuram nav noilguma, vienalga kurā paudzē. Status, šiem status, kas te iegūši pilsonību, tiem status vienalga ir kolonizatori. Jā, pilnīgi pareizi. Vērtība cerās ar to, kā konjakam zvaigznītes. Jā. Vilnī, baltais ir vilniņi, tas ir... Jā, tādiem vajadzētu būt visiem. Tādi mums bija agrāk, tāds vairs viņi nav. Jā. Nāc pulciņā. Nākiet priekšiņā šitā, ne pakaļā, nāk šitā. Nāk pa priekšu, nu. Nē, pa priekšu, nekad. Lai dieniņā. Labdien. Labdien, Skaisti laiņas. Šitā lūdzu.
Kas man notika ar telefonu? Det var du så gärna på. Jag tror att det är ganska snarare. Det är något något. Ja, dat is broodje. Nou, daar is.
Braucētu no tos tieks, jā, redzēt. Jā, jā, es tev uzduni biju. Tā, es tev visu uzrakstīju. Valdes Pilnīgi pareizi. Tiksimies atklāt, jā. Malacis, ka tāds cilvēks ar mums ģimenes. Un vēl vienu. Polagao nego sjeća, predsjednik je bio normalno moj gleda. Soļos, marš!
Labi, grieziet uz šito. Mums nav ar leģionāriem nekāda darīšana. Kaut gan mūsu ir daudz leģionāri. Tas var. Visi jau ir izmiruši. Bet Igors, par to krustu es stāstīšu. Igors Noskovs, kam bija drosme apvienot šitos represētos. Pagad, nekas līdz tā būs taisa. Un tad viņš izgudoja to krustu. Pagad lēnām aizgāja tā, pagaidi. Aizgāja tā. Un tad viņš izgudoja to krustu. Bet te jau ir šitos solcīti. Viņi to Igors Noskovs nomira un šito krustu noslēpa, iznīcināja. Nu, un tad ielika mani par vadītāju, un es meklēju to krustu un nevaru atrast. Un tad mēs pakaļ iztaisījām tādu krustu ar to dzeloņu drātu. Un bija tāds, Gunārs Resnejs. Jā. Tas saka, nevajag to drātu, izsviet to drātu ārā. Bet Noskovam bija tā drāta, un tā mēs ar to drātu atnesu drātu no laukiem, uztaisījām mēs šito krustu, un tā mēs ejam tagad jau 20 gadus. Es izgudroju to gājienu, kur visu laiku šitā un tā iesim gājienā. Vai dieniņa pirmais gājiens, kad vajadzēja pieteikt pie šitāda Eižans Upmanis bija Pārdaugavā, īsts latvietis. Viņš saka, labi, un šitā un tā, un izrunājamies. Tā viņš nomira. Un kas par šitiem gadiem ir bijis? Tur ir pasaka, citu gadu iztaisa bedri, lai mēs nevarētu iet šitien pie domes bedri. Ar šie tik lādzīgi pa domes apakšu. Var iedomāt no Daugavas puses zem domes, un pa otru galu viss mūsu gājiens ir tāda liels gājiens bija. Nenofotografējami, jo nebija jēgas, ka šito var. Citu gadu tas sēt ir apkārt. Nedrīkst iet, kā šitā avīzē rakstīts. Es jau nedrīkst teikt, kas to teica, bet mums ir saglabājies. Nu ir īstais laiks likt to sētu apkārt. Tagad ir šitā, tad Resnejs ar Gunārs Resnejs ar šito Vairiņu Pīķu Freibergu pa kapiem staigā. Labi. Es saku, uz galda domē, tais vaļā. Attaisiem mēs te noliekam ziedus. Nu, tad sākās. Lapiņš ir te attaisīts vaļā. Tad mums vajag iet apskatīties, un viņi iet apskatīties, un tad arī cilvēku. Nu, un sāk vārties tur. Viņai Freibergai cimdi, viņa šitā rāda. Es esmu no Tirzas no Krācēm, kur Mirziņa māja. Man tētis gadiem vadīja Mirziņa to muzeju. Jā. Bijāt kādreiz no bibliogrāfa Mirziņā? Ne. Kurā vietā tas atrodas? Gulbenē. Bet tā arī Mirziņa biblioteka bija. Tirzā. Un kā jūs godāt? Kā jūs godāt? Nu, es esmu tagad Zaiga ķauķi, bet es biju Pinnē. Jā, tad es pameklēt domāju, tāpēc es prasu. Es domāju, pameklēšu YouTube'ā, ja kaut kur pameklēšu jūs. Tāpēc es prasīju. Es to nedzirdamēju. Un tad, kad mācījos, tad aizgāju te pie Ojāra Zandera un teicu, ka mēs dzīvojam Mirziņa mājā, un tad tos visus, kas piederēja Gulbenē, tai vecajā skolā, Druvienā, tos sasveda uz Tirzu, uz Krācēm. Un tētis gadiem vadīja muzeju. Tas ir mans sludinājums avīzē. Brauksiet uz to atkal uz Gulbeni, ja? Uz Gulbeni brauksiet atkal? Tagad nē, es tagad mācu šitos vairāk. Redziet, kas te ir rakstīts. Es katru gadu lieku iekšā mūsu Rīgas apaudzes represoro biedrību. Es tur arī uzrakstīts uz to, tie piemēri. Un gadi pagājuši un tā. Tas ir tā, tik tālu attiec uz to, tas gājiens. Bet šodien paiet tieši 5 gadi, kopš panācām brāļu kapos zem mātes tēla aizmūrētā izgaismotā krusta atklāšanu. Diemžēl tikai uguns vēl nespīd. Kaut nauda ir samaksāta. Slava Ukrainai un es ceru. Ja? Bet, kā lai savādāk viņiem pasaku, 5 gadi es lieku iekšā, ja? Viņi atļāsa, ka mēs atklājam. Un kas samaksāja naudu? Kā sauc, ka samaksāja naudu? Jā. Skrēja. Edgars skrēja. Nacionāla karavīna vadītājs, tā jau zvana. Paldies. Neizstāstīja līdz galam. Labi, vai parunāt. Tagad ir... Tas uz mašīnu, jā, kopā. To mēs uz mašīnu nesim. Tu jau tur nemokies, mēs paši aiznesīsim un ieliksim. Jā? Nu kā tā? Man viens kaimiņiem tādu teica, ka man vajag 3. reizi sūtīt, jo es kaķīšu ēdinājot. Es teicu, ja viņi būtu jūt uz badu, tad viņi arī varbūt ēdināt, bet kā kaķīši man jāsūt
uz 3. reizi uz Sibiriju, jo es kaķīšu ēdināju. Bet skaties, ja Krievs tiks pie valdības, ienāks Latvijā, sūtīs. Sūtīs atpakaļ. Jā. Bet man jau nav baila vairāk. Mums visiem vispār Nav baila kam ir bail? Man arī nav Man bail. arī nav baila. Jā. Es jau krievu valodu zinu. Viņam jābaidās, kas nemāk. Jā. Jā, nu Kaut ko pastāstīt, tad jūs jau 2 reizes bijāt izsūtīti. Es Tagad 40, es jau stāstīju, 41. gadā. Nu, mans tēvs bija kultūras darbinieks. Man bija kultūras darbinieks. Strādāja Čūskas fabrikā un dibināja Čūskungam kori, Čūskas fabrikā tirdzniecības darbinieku kori un fortissimo koris. Un bija kultūras darbinieks un izvadāja Čūskungam konfekts. Un visu, un Čūskungs teica, Pēter, nopirksim motoru, lai varētu vizināt darbiniekus. Viņš bija ļoti labs fabrikants. Un viņi nopirkto motoru laivu. Un tad viņš teica, Pēter, iestājies aizsargos, lai tev būtu forma, jo viņš paps vadīja to motoru laivu. Iegādājās jūras formu, aizsargu formu. Nu, un to bija cauri 41. Mūs izsūtīja. Mēs bijām maziņi, 41. gadā. Viss mamma, es un brālis. Palika vecā mamma ar manu māsīcu, kur man vecāku uzaudzināja. Pārdaugā dzīvoja. Nu, tas bija 46. mamma mūs atgriez mājās, ka varēja. Nu, viss bija kārtībā. Mamma atbrauc bez atļaujas, un mamma iesēdināja cietumā pēc 1 gadu. Ar to, ka Valmieras cietumā par to, ka bija atbraukusi ājā no Sibirijas bez atļaujas. Nu, un tad gāja runa, ka 49. sūtīs atpakaļ mūs, to bērnus. Nu, brālis saka, es dzīvošu aiziešu pie skolotājas, ar to pie savas draudzenes. Es teicu, labāk, lai kopā nekā atsevišķi. Nu, un tā palika. Un brāli paņem armijā 51. gada maijā. Un es gāju māsu skolā 2. kursā, un man 51. gada oktobrī ar Nelo Bertu 2. prom uz Sibiriju. Bet man liekas, tagad jūs esat visvecākā, kas ir dzīva atgriezusies no Krievijas. Cik jums gadu ir, ja nav noslēgts? Man iet 93. 90. Tā ir 92, jau ir iet 93. Oi, Jā, nu es jau nesaku, es saku 29. paklausieties. Es arī prasīšu Krieviem, lai man sūtu uz Sibīriju. Es arī gribu 93 gadus nodzīvot. Kā jums izdevās saglabāt savu veselību? Nu, es jau teicu, ka tagad cilvēki ir tik nervozi un tik viens uz otru, tad viens nav nolicis somu veikalā tur, ko vajag, tad viens ilgāk naudas skaita. Visi nervi jātur. Un man dēliņš bija, un dēliņš man aizgāja jau 20 gadu vairāk kādu prom. Mamīti nomiris, draugs man nomiris. Es esmu viena pati, nu man ir daudz draugi, te šibirieši ar vēl jūri, bet draugi ir un palīdz jau vajag kaut kur, bet iztieku kaut kā pati. Man stāstīja vecā māte, ja, ka tieši šitāds pats esot kā tagad, ja, bijis tieši pirms 2. pasaules kara. Cilvēki nevīdīgi viens otru skauduši un ļoti slikti viens pret otru izturējušies, ja, un sācies 2. pasaules kars. Un tagad drīz laika sākties 3. pasaules karam, jo... Te jau tev kādreiz jau teicu visu laiku, par pasaules galu jau sen jau gaidīja. Nu, ko var darīt? Nu jāiztiek ir kaut kā. Mani visvairāk mani bail, man ir kaķīts, un es domāju, ka tas kaķīts, kur viņš paliks, kad es nebūšu. Par to nevajag baidīties, jo mani bail, jo vienkārši tā nepazudīs. Jo viņš man ir mīļš ļoti. Es viņu atradu tādā datumā, ka man dēls ir 11 gadam kaķim ir. Bet datums bija man dēla datums, un es viņu pat vēselīt arī savu. Nu, es saprotu, kur jums ir cilvēki. Uzticieties saviem draugiem. Nu, tie man tie sibirieši. Tie nav tieši manējie. No manas porcijas vairāk nav. Man lielāko daļu bija no Liepājas, no Auces, tur no Togala. Tie visi ir apmiruši. Kad mēs satikamies Ikšķilē kādreiz. Tad būs Ikšķilē sajiet, saka, represēties. No visu Latvijas.
Nu, tad varēja satikt, tagad pieeja pie mašīnas. Tas nav, tas ir nomiris, tas ir nomiris. Nu, tā saka, ar ko es esmu bijis. Nav nomirusi, vienkārši aizgājuši mūžībā. Jā, Viņi kaut kur no augšas vēro mūs. Jā. Tā ir, nu, ko var darīt. Mans brālis bija viens no pirmiem, kas uzrakstīja savu dienas grāmatu. Bija tāda iznāca, kurā gadā, kad sākās atmoda. Medņa Ojāra 3 burtnīcas. Jānis Peters un Māris Čaklais. Un jūs mums uzticaties, brālis teica, nu ja ne tagad, tad jau nekad. Un tā var pēc tam sākt visu kaut kā, visiem bija baili vienmēr. Brālis bija viens. Un tagad, man vajadzēja šodien atbūt pie Geks uz pilvietu, es nevarēju Man bija māsiņa, man kājas slimi ir, nāc mājās pārsēja. Novēlēšu jums vēl nodzīvot 10-20 gadus. Līdz 120 gadiem cilvēks dzīvo. Jā, kā tad? Jā, tā kā viss vēl priekšā. Man arī kaimiņienes dēliņš zem maniem dzīvo, un es dzirdu, ka viņš mūziku spēlē, Aldeiš mūziku spēlēs, viņam aizvakar pie viņa piegāja. Nu redzi, kaķīšu liktenis atrisinās pats no sevis. Jā. Paldies! Jūs ar kaut ko labdien? Nē, paldies! Negribiet stāstīt? Jā, veltiņu gribi. Nē, vispārējais tāda diezgan sarežģīta to runāšana. Nē, tā, kā jums gāja? Bet tā īsumā kaut ko jau. Tā. Kā jums Sibīrijā? Jums kaut kas interesēja par 49. gada, vai ne? Jā. Izsūtīšanu. Jā. 49. man 6 gadiņi bija, un uz rītu pusnaktī, pēkšņi ielauzās Krievu karavīri un lika savākt mantas, apģērba galvenokārt. Pašu nepieciešamo, jā. Devu tur nepilnu stundu laika, jā, un es atceros, mamma tur pāris maizes, jā, dabūja un tur steigā krāmēja iekšā, ne krāmēja, bet lika iekšā, jā, apģērbu un ēdienu kaut kādu, maizi. Un viņa ļoti raudāja. Es nesapratu, bērns mazs, kādēļ viņa raud. Viņa neko nemācīja pateikt, viņa tik raud un saimnieku. Mums tēvs tajā naktī nebija. Mājās viņš bija aizbraucis uz Liepāju. Kaut kādas darīšanas bija. Mēs esam tāds māsa, tas ir māsa mammai, jā. Viņa 2 bērniem un es ar mammu tikām aizvests uz Liepāju ar mašīnu, smago. Un mums iesēdināja vagonā. Un tad pēc laika brauc. Lopu vagonā. Lopu vagons, jā. Tāds aizbīdams durus, jā, un priekšā dēļu, tāds aizbīdens. Lodziņš pašā augšā tāds mažaliņš cānos aizrastots. Un tādā vagonā mēs bijām apmēram kaut kur 45 noteikti. Gandrīz 50 cilvēki. Un bija daudz mazu bērnu un saslimuši šarlaka. Un man tā ir cilpīga slimība, ja man viņa ātri piemetās. Un kad mēs pārbrauc jau pāri Urālam, mūsu mammas izsēdināja vienā pilsētiņā, es neatceros, nezinu, kā viņu sauc.
Un, slimnīca, ja, ievietoja slimnīcā. Un vienā gultiņā mēs gulējām. Nu, tur kādu pusotru mēnešu vai 2 noteikti tā mēs pabijām, gulējām. Nu, jā. Tante bērniem aizved tālāk, viņi brauc, jā. Un tas galapunkts bija Stepas rajons, tāds Omskas apgabalā, Kalačinska pilsētiņa. Un tad no turienes mūsu, tādā vilciena tur bija tālu jābrauc, jā, uz Sāģu. Uz Sāģā mums vēl pretī pajūgs tāds, rati. Kā jau, teiksim, Klusā Donā, jā, tur rāda, jā, tādi rati ar dēļiem, salmu virsū, jā, un tādā mūs aizved uz Sāģu, jā. Kā jūs baroja? Ēst ar deva kaut ko? Nē, ko jūs? Jā, tad mēs to ceļojam tur no Omskas, jā, līdz tai Kalačinskai vilcienu, un pēc tam no Kalačinskas atkal vilcienu, un tad mēs brauc to stepē tur tālu, tas ceļš, jā, ka mēs braucam. Un iebraucam Sāģā. Un tur, ziniet, tas plata iela putekļaina, zoss viss un cūks, viss staigā pa to ielu. Smagās mašīnas aizbrauc, veselu putekļu jūru mākoņiem. Un krieveļi, tādi mazi bērniņi, plikiem dibeniem un nošmulēti un krekliņiem īsiem, tādi skrien gar tiem ratiem katrā pusē un kliedz. Латыши приехали, фашисты приехали. Вот читая. Drausmīgi. Tas bija drausmīgi. Un cik gadus? Man bija 6 gadi. 6 gadi, ārprāt. Jā. Un tad, protams, man augustā paliek gada mīja, jā. Cik jums būs gadu? Un tad jau ja nav noslēpums. Paliek kalava. Ja nav noslēpums, cik gadu? Tagad? Man jau diezgan jau. 82 būs. Jaunība. Cilvēks līdz 120 gadiem dzīvo. Man prieks, ka jūs varat arī Lai Dievs dod, ka ilgāk gribēs vēl padzīvot. Pietiek. Man liekas, ka pietiek. Un es, protams, man pietiek jau. Es turpināšu druski, jā. Un tajā, var sakot, rudenī man vajadzēja iet uz skolu. Kur es skolu, ka es pat krieviski nemāku nevienu vārdu pateikt, ja, kur vēl mācīties. Tā es, protams, paliku uz otro gadu. Bet apguvu valodu, krievu valodu ātri. Ziniet, kā bērniem kopā, krievu bērniem skrien, spēlējās un darbojās, tad jau iemācās. Jā. Krievu mazie slepkavas jums nedarīja pāri? Bērni? Nē. Es parunāšos ar viņiem. Un var sakot, mēs tur nodzīvojām pie vieniem krieviem sākumā, jā. Vienu istabiņu viņi mums izdeva. Mēs tur nodzīvojam 8 gadi gandrīz. Ne pie viņa, vēlāk paši nopirkam mājiņu tādu koku. Ne koku, viņi tādām kārtīm, jā, baļķi un kārts gar abām pusēm. Un tiek tur iekšā salmi ar māliem un tādu
govs mēsliem, zirgu mēsliem. Tādu izveido tādu sablīvēm viņi iekšā, ja? Jūs teicāt, un jumti bija no velēnām. Jūs teicāt, ka nopirkāt, kur jūs naudu ņēmāt, vai jums tur maksāja kaut ko par darbu vai kaut ko? Ne, nu, vai tas, mammas kas no Latvijas? strādāja lauku brigādē, jā, visādas lauku darbs. Tante bija cūku fermā. Kaut kāda naudiņa jau sākumā jau grūti bija, pat nebija ko ēst lauktai, ziniet. Tie 50. gadu sākumā ļoti smagi grūti bija. Un cik apmēram maksāja tāda mājiņa, maza mājiņa? Cik maksāja? Es nezinu, neatceros, ko es bērns ļoti lētu laikam, jo Krievijā jau tur, es domāju, ka tur nevarēja Ziniet, nekas tur piespieda arī nopirkt obligācijas un arī kaut kādu pārtika, lai nodotu. Tā kā no tā paša minimuma no sevīm bija jāatrauj. Nebija, tiešām brīžiem nebija ko ēst, maizīt arī nebija. Ēdam sasaluši burkāns, sasaluši kartupeļus un tāda tur balans, jā, zupiņas tāds. Tanta mamma arī interesants ēdienus paši viņi izgudroja. Dažreiz viņi atrauta maizkumos no sevīm, jā, lai bērniem tiek. Tantei bija 2 bērni, jā. Dēls un meita. Manā vecumā. Es mammai viena biju. Jā, es gribēju piebilst to, jā, ka Liepājas tajā uz peroni, jā, tēvs mūs atrada. Un viņš gribēja braukt līdzi, bet viņi nelaida. Viņam dokumenti nebija kārtībā. Viņš aizskrēja uz kara komisariātu. Kamēr viņš kārtoja un atskrēja, vilciens jau bija aizgājis. Tāda man tā dzīves epopeja. Skaidrs, labi, paldies jums.